ceru skaistums. Ūdens kritumi varavīksnes krāsās, skarbas ainavas un pārgājieni kalni un pazemē. Uz Islandi ar busiņu noskaties. Karte var šito apiet, vai arī šito te visu. Laiks atbrauciet un apskatoties. Izskatās tāds ļoti labs, tāds viegls pastaigu parks. Tur tagad saule neprēs. Šitien tu vari apiet tur apkārt, uzkāpt kaut kur tanī pauguriņā, uzkāpt augšā vulkāniņā, krāteros uzkāpt. Tāds liels parkings, kur nopirkot automašīnu. Un tu var doties pastaigāties pa visādākām taciņām. Gan viņiem taciņš tikai divām kājām, ne pa labi, ne pa kreisi. Mēs sākam savu taku uz Stimburgir 3,5 kilometri. Taciņa ir iezīmēta ar dzelteniem stabiņiem, tāpēc nomaldīties pagaidām nevar. Sekojam stabiņiem. Piedums izskatās ļoti viegli pastaigti pa slūkiem. Ja nebūtu to zeltainu vietiņu, tad varētu mazliet samaldīties. Protams, vējš, tas ir vienmēr reti, kur būs, kur būs bez. Pagaidām izskatās viss melns. Melniem labas gabaliem.
kaut kur pa zāles kušķītim. Bet vispārīgi viss ir ļoti melns, kā jau laus lauki. Žēl, ka es nevaru nodot to burvību. Ir kā smiltis kā kaut kādās tāpās, tikai melnas. Ir maza taciņa, kas slavās cauri visam. Pēc tam saulīte spīd. Tu esi aizvējā, un tu mierīgi pastaigājies par šito te burvību. Un neviens, kā saka, fotoprāts nenodos to visu. Diemžēl. Nedariet tā, neņemiet prātus rokās, jo pēc tam tās rokas paliek tādas, no Latvijas smiltīm tā nav, viņas tāds kā pilīt, tāds kā magnētiņi mazi. Nerunājot par to, ka salien visos nagos, un tagad es cenšos viņu notīrīt. Sākuši to parku, interesanti. Te pirmā emocija ir laba, ir smiltis, ir kaut kas zaļš un teica par labas laukiem. Bet pēc pusstundas paliek ļoti apnicīgi, jo skata nemainās. Tikai ej un nē. Un tik skaties pēc dzelteniem mietiņiem, lai nenomaldītos. Esam kādu pusceļu nogājuši. Un tik tiešām ir tāda apnicīga doma, ko darīt. Iet līdz galam, vai pagriezties un iet atpakaļ. Tik domājam. Bet tā jau viss ir smuki. Bet šito tu redzi visu laiku. Mums parādījās jauns apskats objekts. Zelāka koncentrēts starpam. Zeliem drāta žoks. Jā, kur mēs tagad esam? Dimaburgā, pēc 1 stundas, dat 5. Tā, kas te par traukiem? Kas te ir? Santa Claus? Mēs esam ieradušies pie Santa Claus, kā Islandē. Tāds viņš te izskatās. Te viņš izskatās, kad viņiem ir garlaicīgi, viņš sāk kaut kādu ciru vārīt. Te viņš ir izdomājis, ka var uzspēlēt arī kārtas un uzēst konzervus. Kā riktīgs islandietis. Nu, protams, drēbes izžāvēt. Un tas ir Julēlats vai arī Islandas Santa Claus. Mēs esam atnākuši pie Dimuborgira
3 stundas mēs nācām. Tagad esam, lai sāktu riņķot pa šejienu. Pa šejienu saprotu, kaut kādu puskilometru riņķot. Tā liekas, ka mēs nepareizi noparkojamies. Varēja arī tuvāk piebraukt pēc šitas vietas. Iztaigāt. Tikai šitā apjūt, nevis iet 3 kilometrus. Labi. Esam pie Ziemassvētku vecīša. Kas tad te mums sagaida? Tā, pagaidu. Nu labi. Nu ko, dodamies pie Ziemassvētku vecīša ciemos. Viņa mājiņā. Vienam iekšā. Ziemassvētki nāk, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Un tā, kur karājās drēbes viņam te. Ir kastroļi, panniņas, viss kā vajag. Te var pasēdēt. Un, protams, kad kārta bez kārtīga zupas grābja. Kaut kādas pirtsotiņas, kaut kādas bildītes. Nu, izskatās tā, ka, ja nav bijis ko nolikt mājās, to noliekam mēs šeit. Viņš ļoti tīrīgs, viņam arī ir slota. Tas ir rēcīgi. Izrādās stundu esam gājuši līdz atklājuši mājai. Tiešām rēcīgi. Mēs esam smieties vai raudāt. Tā kā ir nonākts galā pie tā Santa Klausa. Tad arī taciņas uzreiz tādas lielākas, civilizētākas paliek. Tā oficiālā daļa ir. Te ir arī otrs parkings, un līdz turienē ir jāiet tikai 500 metri. Pēc var piebraukt arī tur, ja grib satikt Santa Klausu. Līdz vēl kaut kādam punktam ir 3 kilometri, un līdz Ziemassvētku vecītim ir 200 metri paiet. Te ir apraksts pār pastaigu taku. Tu no šejienes var iet kaut kur 570 metrus, kas ir 10-15 minūtes. Tad ir arī kaut kur baznīca 2,3. Respektīvi ir kur interēt un mazāties. Tepat ir asfaltēta taka, tuvāk parkingam. Paši mēs nevaram saprast. Mazliet tāda apčakarēla sajūta, ka esam mazliet apčakarēti. Smuki jau, bet, gribētos kaut ko laikam vairāk. Tā ir gan ir forša. Caurums klintī.
Mēs uzspējam uz arku bez cilvēkiem, bet tur jau ir viena cilvēku grupa, jau ir atnākusi. Dodamies atpakaļ 3 kilometrus ar kapējkām. Tādu, ko mēs apskatījāmies, uzspējām bez cilvēkiem. Un tagad dodamies 700 metrus vēl tālāk apskatīties baznīcu. Saka, ka esot jāredz viņa. Tad dodamies. Mums būs ļoti laba rīta pastaiga. Tas te nav jādodas atpakaļ. Tas ir labs. Tur atrodas dabīgi izveidotā baznīca. Daba pati ir uztaisījusi baznīcas formas. Baznīca gan bija kaut kas interesants. Reāli klintī izveidojusies riktīgi liela ala. Uz baznīcu noteikti jāaiziet. Tas tiešām tāds nav. No vienas puses tu ieej iekšā, un otrā pusē tu izej ārā. Labi daba pastrādājusi. Mēs esam samaldījušies šajā parka alejā. Mēs nesaprotam, kā tikt atpakaļ. Jo šodien tik daudz taciņas. Mums jātiek uz pareizo, uz zeltano taciņu. Kā tagad tur nokļūt? Tad aizējām uz vienu pusīti, apskatāmies, nē, jo visur jau koki vienādi. Klintis gan vienādas. Dodamies tālāk meklēt. Kad apatgrenziem satkācīšu alvu. Ārpus, man ir finiši. Mēs jau no paša rīta esam 19,000 soļus nostaigājuši. Tas kaut kāds 3 stundas mēs te vazājamies. Ak, vai. Es laikam ieteiktu aizbraukt līdz tai otrai stāvvietai un iziet to stundas laikā. Bet, ja gribas pastaigu, tad var iet. Esam atbraukuši uz alu. Ala mums ir lūk šeit. Te uzreiz arī ir parkings, kur noparkot mašīnu. Protams, lieki pieminēt, ka nekāda arī nakšņošanas, kempingošana šajā vietā nevar. Bet, dodamies apskatīties, kas tur darās. Pirmā zīmīte jau pie alas ir, kad nekādas peldēšanās. Visi ir sasēdušies maliņā un skatās uz šo fantastisku ūdeni, bet laikam arī baigi saule nospēlē lomu. Pa vienu pusi var ilgast iekšā, un nekur laikam pa otru pusi ir izlīst ārā. I can't wait to eat sandwiches. Bro said that so sarcastically. Oh, sorry. Is it 60 all year? Ala ir nereāli skaista, nereāli. Un tā saule, kas iespīd alā iekšā, atspīd to zilo ūdeni. Te ir tik silti. Ja esat nosloši, nāciet šeit.
Tālāk. This is a good angle. Tālāk iet. Un pa otru pusi. Viņa nav liela, bet nu savs efekts viņā ir noteikti vērts atbraukt uz šejieni. Maybe, I don't know. Protams, tie ir Maybe the interesanti. direction like kind of blows it out. Izkāpt ārā, bet nu labi, lēnām var izkāpt. Nereāla ala, nereāla. Tā saule, kas tur iespied iekšā, nu tas ir tas. Es nezinu, kā ir, kad nav saules, bet te ir silti, te ir zils ūdens. Man nevar peldēties. Bet vispārējais varat izložņāt. Mazliet viņi kaut kur sarežģīti, bet var izložņāt. Nu, tur ir viena ieeja alai, un te iznāk otra ieeja alai. Varat pa vienu iet, pa otru iziet. Ar mazām, kā saka, veiklības pazīmēm. Ja nē, tad varat vienkārši iet un apskatīties, kā tur izskatās. Man liekas, baigi labi. Bet nu kur arī autobus ir atbraucis te. Un dodamies varbūt tālāk apskatīties, uz kurien šis tā taciņa vada. Ir salas atrodas tāds kaņons, šaurs. Te gan ir ļoti mazs parkings, tikai 2 mašīnām. Un tad dodamies tālāk. Protams, slavenā zīmīte. Ogo! Te ir kāpnes lejā uz kaņonu. Var smuki nokāpt, civilizēti. Jāiet apskatīties. Te ir nomiedīts. Tas nozīmē, ka kaut kas ir redzams. Tur lejā. Izrādās, ka šīs kāpnes ir domātas, kur ķēdes te ir. Un vēl ķēdes. Izrādās, ka taciņa ir domāta, lai ietu peldēties. Te ūdens ir tik dzidrs, ka tu pat nesaproti, ka tas ir ūdens. Un tā ir ala.
laba vieta, kur atbraukt. No parkinga burtiski 5 minūtes, ko iet. Lai vienkārši atskatītos, kur cilvēki iet peldēties. Jo tās ķēdes un tā ala, kur viņi iet peldēties. Nu, tie, kas zina, tie zina. Varat pamēģināt arī izpeldēties. Es neesmu tik drosmīga, lai tur ielīst iekšā. Bet citiem jau nav problēmas. Nu tā, nekādas peldēšanās šajā vietā, bet krāsa, kas ir šim ezeram, viņa ir vārdiem neaprakstāma. Tik tāda ūdens krāsa laikam vēl nav redzēta. Tas nekas, ka blakus atrodas rūpnīca, tur ir kalns, un apkārtni izskatās apmēram šādi. Tur vēl kaut kāda traktori, nu viņiem tas ir pilnīgi normāli visu. Ikdienas ainiņa. Un skats, protams, uz kalniem, uz ezeriem, uz ļoti zilu ūdeni, uz visu. Esam ieradušies atkal uz geizeriem, uz sēra avotiem. Te ir liels parkings. Protams, viņš ir maksas. Šitais te, bet nav ir ļoti liels parkings. Un tad mums jādodās tur, kur visi tie cilvēciņi staigā. Bet, nu, pirmās jau emocijas. It kā jau atkal tas ir redzēts, bet, nu, kurā gadījumā atkal liekas tas viss tik sirreāli. Nu, un, protams, te arī tāda zīmīte ir. Nu, viss. Var sākt doties apskatē. Kā uz kaut kādu Marsu izskatās? Es neesmu bijusi Marsā, bet kāpēc tāds sajūta jau ir?
Nu, Mars, kas Mars? Jā, es esmu uz Marsa. Te ir ļoti liela teritorija ar geizeriem, kur staigāties un skatīties. Sajūtas ir tiešām reālas, kā uz kaut kāda Marsa. Protams, arī smaka, bet mums šodien, ja ir pārāk karsta diena, varbūt būs tā smaka, varbūt tāda gluži neizturama. Mums šodien ir kaut kā 20 grādi Islandē ar saulīti, un līdz ar to, ka vējš labi uzpūš, tad tā smaka ir tāda, ka gribas mukt. Bet te ir silti gan no saules, gan no geizeriem. Ir tādi, kas burbuļo tā ļoti kā dubļu kaudzes. Ir atkal savādāk, kas tāda mierīgāk, kas vienkārši šņāc kā tāds vilcieniņš. Te ir ko darīt kaut kādai stundiņai. Un vispārīgi, ja gribas, tad var arī uzkāpt tur augšā tajā kalniņā. Jā, tanī tur aizmugurē kalnā. Mēs tur laikam nekāpsim. Mazliet trūkst laika tam visam jau. Te vēl ir tāda skatu platforma. Un tās skatu platformas arī var apskatīties uz visu šo ieleju. Ir taciņas, kur tādas pastaigāties. Viņas ir no dzels. Ir vienkārši, kur tas staigājās pa zemes virsmu. Ir silts ūdens, tas ir tieši tas, kas mums būtu tagad vajadzīgs. Ielīst dušā, siltā. Ai, kur ir šampuns? Kur ir zāļ?
Es stāstu, kad ir ļoti silti, nepūš stiprs vējš, bet ir mušas. Tu nevar attaisīt logu vaļā mašīnā, jo tur ir mušas ārpusē. Un tā, kad viņas ielido mašīnā, tad pilna mašīna ar mušām. Atkal slikti. Tā visa tagad sanāk lavas upe. Tu var redzēt, kā viņa te ir gājusi. Kaut kāds izvirdums. Būs pēc tam jāiet palasīt instrukciju. Kad tas viss ir noticies. Šitā ir tāda ļoti viegli pastaigu taka. Vismaz pagaidām. Mēs redzam lavas upi, kā viņa ir gājusi. Ir arī kalns, no kurien nāk arī tvaiki ārā. Protams, ir arī mušas, kas te tagad iet virsū. Pilns, bet pagaidām no parkinga, es nezinu, kaut kāds minūte 10 bija jāiet līdz šejienei. Un tālāk mums sekos koka laipiņa, pa kurien iet līdz kaut kādai platformai. Nezinu, kādai vēl pagaidām, bet jāapskatās. Kārtējās seriālās ainavas. Vienā pusē viena krāsa, otrā pusē tā melnā lava. Kaut kur parādās sajūta, ka vispārīgi būtu kaut kādās kāpās nonācis, ja? Aizmugurē vēl kaut kur sniegs, vulkāna krāteri. Te tā taciņa mazliet sabrukusi, bet tas netraucē pilnīgi visam pasākumam, lai lūkotos, kas notiek apkārt. Vai šeit atkal apskatas objekts, kas liek mazlietiņi no sajūsmas uz elpas palikt. Protams, saprotu, ka tā lava neko labu tu nav izdarījusi. Bet tas, ko mēs tagad redzam, kā no krāsas viedokļa, no apskatas viedokļa, tas ir wow. Tur ir lavas upes, kas ir tecējusi. Pēc tam ir ezeriņš. Otrā pusē atkal var redzēt geizerus un geizera upi. Pēc tam atkal lavas upe iet. Tālumā sniegotie kalni ar rūpnīcu. Ojojojojoj. Skaties, uz kuru pusi gribi, visur skaisti. Tāda ir tā lava, melna, bet arī starp labu ir zaļums. Un zāle vienmēr atradīs, kur izbraukties cauri. Esam uzkāpuši augšā, un tu jau esi
tieši epicentrā lavas upē. Kā tu izskatās, vēl visa tā lava ir dzīva? Ko kuba? Mēs tagad atrodamies starp kūpošu lavu. Viņa vēl ir dzīva, viņa vēl kūpa. Es pataustīju zemi, viņa vēl ir silta. Jā. Nu, apskatas objekts, kas tev vienkārši nones prātu. Kad tu redzi tos visus postījumus, kas te ir izdarīts, te viss ir postīts. Te visur viņa ir gājusi. Noteikti atbrauciet uz šo vietu. Jūs šeit tiešām piedzīvosiet emociju gammu un sajūtu gammu. Jo šī vieta, ja viņa varbūt bildēs jums izskatās visa melna, tad patiesībā šeit uz vietas tās emocijas ir vārdiem neaprakstams, ka tu iedomājies, ka vēl tas viss kūpošs. Un ka viņa tik plata ir, ka viņa nākusi ir lejā. Nu, tad jā. Tāpēc, ja ir iespēja, nesat Islandē, brauciet. Un tur vēl, viņi vēl tur viss ir. Mērogs ir neizmērojams. Kūpoša. Liekas, zini, kā tas sprādziens tajā te galvā. Es kaut ko tādu negaidīju. Vēl kaut ko ieraudzīt. Viss, kas tam attiekas. Nav vārdiem vietas. Zemirsim. Patamstījām. Silts. Tas silts. Tāpēc man var arī kūpīt. Ай, тепло-то идет. Ты поņēmi? Ak, vai. Šī jebkurā gadījumā ir viena no neparastākajām vietām Islandē, kurā mēs esam bijuši. Šitā mums jau ir 8. diena. Ja šeit nebūtu dzeltenie stabiņi salikti, kad it kā tu var iet, nekad tu neietu. Tā vieta ir tāda, ka gan raudāt gribas, gan paklusēt gribas. No tā visa, kas te notiekas, viņa jebkurā gadījumā varbūt pat ierindojas pirmajā vietā priekš manis, savā neparastumā, savos mērogos
un tas, kādas sajūtas ir šeit. Pie vulkāna krātera un spriežot pēc tā, kāds viņš izskatās, ka šeit viņš ir sprādzis un pa šejienu viņš arī ir gājis un plūdis ārā. Ka tas ir visa, kur tas viss sākās. Gribu, lai es kaut ko pasaku. Te nav vārdiem vietas. Mēs esam tiešām bijuši ļoti daudzos lavas laukos. Bet šajā vietā, kad tu laikam pietuvojies tam pašam vulkāna krāterim tik tuvu, tu it kā redzi, no kurienes viņš ir sācies. Un viss, kas te notiekas apkārt. Gribētu teikt, ka šitā ir laikam pirmajā vietā Islandē. Pēc emociju stāvokļa, pēc tā, kā tu jūties. Kaut kā man tā ir laikam. Katrs krāters ir pārsteidzošs. Tagad piebraucam pie vēl viena, un tas pārsteidz ar savu zaļo ezeru pa vidu. Tas vēl sniegs, un plus vēl tas ledus ir sasals tādā zaļā krāsā. Es vēl tādas arī nebiju redzējusi nekad savā mūžā. Kā saka, ja viens mūs pārsteidza krāteris, viņš pat ir no šejienes pat redzams. Laikam tur viņš atrodas. Ar to, kad laikam ir tas lielais izvirdums, tad tieši pretī viņam atrodas foršs krāterīts ar lielu ezeru pa vidu, skaistiem skatiem apkārt. Mēs uzkāpām uz tā vulkāna, kur drīkst. Un te ir skats no augšas, kur turpat ir tas otrs vulkāns, kur mēs bijām pāri. Un izrādās, ka te augšā ir otrā pusē vēl viens vulkāns, vēl viens krāteris un fabrika, rūpnīca redzama.
Mēs esam atbraukuši uz ūdenskritumu Detifos. Te mums ir toaletes. Te ir arī ļoti liela autostāvvieta, bet arī ar ļoti daudz mašīnām. Līdz ūdenskritumam ir jāiet laikam kilometrs. Esam jau paņēmuši līdzi lietus mēteļus, jo tur varot salīt. Tāpēc sāksim ceļu uz Detifosu. Toalete tik tiešām ir ļoti liela, milzīga. Un, ja pie apskats objektiem ir tās toaletes, tad viņas parasti tīras, ar toaletes papīriem, siltas. Ceļš uz ūdenskritumu ved pa tādu grantētu celiņu un starp ļoti daudz lieliem akmens krāvumiem. Cik tālu skats sniedzas, tik tālu arī ir akmens krāvumi. Vienā pusē Detifos, otrā pusē Selfos. Tur 600. Te arī varbūt uz to pusē. Tur jau sāk pacelties varavīksni no ūdens. Ceru, ka redzēsim viņu arī tuvāk. Sākam pamazām tuvoties ūdenskritumam. Te ir vairāki, kā skata platforma. Ojojoj, jā, ir visā varenībā un varavīksni. Wow! Te ir ļoti daudz akmeņu. Un uz doto brīdi mums vairāk patīk akmeņi ap ūdenskritumu nekā tas pats ūdenskritums. Ūdenskritumam jau nav nekāda vaina. Viņš ir liels, bet viņu tuvumā tā īsti neredzi. Un nekāda tāda wow nav. Tāpēc jāapskatās viņš, protams, ka ir. Mēs tagad ejam uz otru platformu. Ir divas platformas. Viena, kas pieved mazliet tuvāk, otra, kas tālāk ir, kas tāluma. Jāapskatās no turienes, varbūt viedoklis mainīsies. Bet uz doto brīdi tie akmeņi, kas te visapkārt ir, viņi ir te tāda akmeņas krāva. Tā ainava ir tā izmainījusies. Es pat nezinu, kur varēja dabūt tik daudz akmeņus. Re, kur arī iet otra platformiņa, kas pieved un apskatās no tāluma to ūdenskritumu. Man apkārtējā daba atkal pārsteidz. Viņa visu laiku mainās. Nav tā, ka viņa tur būtu tāda vienveidīga. Burtiski visu laiku. Mēs pabraucam 5 metrus tālāk, jau daba ir savādāka. Tur vairāk vulkāniskā, tur vairāk sniega, tur
Tur kaut kāds zaļums vairāk, tad tagad akmeņu kauzes vairāk. Visu laiku daba ir savādāk. Un tur ir arī varavīksne virs ūdenskrituma. Vēl visās daudzās vietās ir, kad nedrīkst lidot ar droniem. Nu, un te ir augšējā platformiņa. Un tur vēl aiziet. Un pieejam apskatāmies no šitā viedokļa, kā izskatās. Varbūt šeit būs, wow, cik smuki. Nu jā, šeit viņš ir labāk redzams. Es pat teiktu, ka šitas viedoklis man labāk patīk. Laikam ir tāds, ka ūdenskritums ir varens, bet wow, tomēr nav. Tas maz tikai personiskais viedoklis. Nav wow. Ir smuki. Nav, bet nav wow. No, nav? Tev arī nebija wow. Kas tas tāds ir? Tas bija jā, vai tas bija nē? Tev pa diagonāli jārāda. Mēs tagad dodamies uz otru ūdenskritumu. Sefos laikam. Es turienē bija 600 metri jāiziet, un tur viņš tālumā spīd. Tagad Akmens staciņu dodamies uz turieni. Pats kanjons gan ir baigs smukais. Viņš tāds kā no akmens kolonnām izskatās. Tāds diezgan, kā saka, patīkama vakara pastaiga. Dodies pa taciņu, skaties uz ūdenskritumu, uz kanjonu. Pati upe tāda mierīga, vakara saulīte, un tas viss Islandē. Ideāli. Sestais īsts ciet. Un viss tālāk nedrīkst. Tāpēc līdz ūdenskritumam arī šim netieciet, negribu pārkāpt pāri šņurei un iet tālāk. Ir tā otra ūdenskrituma Selfos, un tu arī klāt netiec, jo ir nožogojums. Līdz ar to šitas apmēram ir tas skats, ko tu redzi. Tāpēc, jā, nu, ja būtu vēl maksas parkings, tad vispārīgi būtu mazliet tā žēl. Bet ir bezmaksas parkings, un pastaigāties, vismaz no tāluma apskatīties. Kāpēc gan ne? Var, bet nu tādu, kad noķersiet baigo wow un baigo emociju. Ja šitie būs pirmie ūdenskritumi, tad varbūt noķersiet. Ja šitie ir tā pēdējā kā mums, tad var gadīties, kad sāksiet jau izkritizēt. Patīk vai nepatīk.